Bet nu no pilsētas un benzīntankiem dosimies pie dabas. Irbenes ir vēlākās no visām ogām, kas izvēlējušās savu uznācienu tieši tad, kad viņas mums ir visvairāk vajadzīgas, lai cīnītos ar vīrusiem. Kad un kas mums ir jāzina par irbenēm, to vairāk zinās stāstīt dabas pētnieks Ilmārs Tīrmanis. Parastās irbenes kaprifolija dzimtai piederīgi vasarzaļi līdz dažus metrus augsti krūmi. Tie savaļā atrodami visā Latvijas teritorijā, taču ne ļoti bieži. Irbenes aug visādās vietās, bet izvairās no skābām augsnēm. Mājo dažādos mežos, krūmājos, upmalās, ceļmalās. Relatīvi biežāk ieraugāmas mitrās mežmalās, aizaugušos izcirtumos, lapu koku meža un jauktu koku meža pamežā. Ziedēšanas laiks irbenēm sākas maijā, turpinās jūnijā. Parasto irbeņu augļi, kauliņi, tie atrodas uz kātiņiem, sakopoti skrajos vairogveidu ķekaros. Ir iegareni, garumā līdz 1 centimetram. Katrs slēp sevi relatīvu prāvu ap 8 mm garu, cietu kauliņu jeb sēklu. Irbeņu augļiem raksturīga skābena rūkta garša. Augļu krāsa, kad tie nogatavojušies, koši sarkana. Ienāks irbeņu augļi vēlu, septembrī, oktobrī. Ļaudis irbeņu augļus izmanto uzturā, bet pārstrādātus. Turklāt vēl tos lieto gan tautas, gan klasiskajā medicīnā. Atbilstoši sagatavoti nobrieduši augļi vai to sula, esot derīgi daudz slimību profilaksei un dziedināšanai. Sulu izmanto arī kosmetoloģiskajiem mērķiem. Ja tiek apēsti negatavi, irbeņu augļi var izrādīties cilvēku veselībai kaitējoši. Vasarā, kamēr briest un attīstās, tie ir nedaudz toksiski. Tiesa arī tad, kad jau pilnīgi nogatavojušies. Šie augļi neapstrādāti nav īsti baudām izteiktā rūgtuma dēļ. Precīzāk sakot, tos nav ieteicams svaigus ēst līdz pat rudens salnām. Bet līdz ko dabūjuši krietni zestrumu, irbeņu augļi lielāko daļu savu rūgtumu zaudē. Piebilde zaudē arī daļu savas glītuma, apaļumu. Jo ilgāk augļi saņem augstumu, jo baudāmāki kļūst. Tajos arvien vairāk pazeminās savelkošais efekts. Bez tam augstuma ietekmē šo augļu toksiskie savienojumi sadalās nekaitīgās vielās. Salu dabūjušos irbeņu augļos ne tikai izgaist indīgums, bet pat pieaug uzturvērtība. Par spīti augstumam tajos nezūd bagātīgais dzelzs apjoms, saglabājas dažādi vitamīni, organiskās skābes, pektīnvielas. Kad irbeņu krūms izbaudīs pirmo vērā ņemamo rudens augstumu, viņš par šo notikumu savdabīgi iztālēm paziņo, ļaujot savām lapām pamazām kļūt vīnsarkanām. Lapas nokrāsojas. Tās cita pēc citas atmirst un ar vēja palīdzību nobirst. Nu jau plikajos krūmos nereti joprojām paliek augļi. Putniem un dažam labam cilvēkam par prieku. No salu dabūjušiem vai mākslīgi saldētiem gataviem irbeņu augļiem kulināri spiež sulu. Gatavo ievārījumus, marmelādes, pastilas un citus gardumus. Tos izmanto par garšvielām. Parasto irbeņu augļi spēja samērā ilgi saglabāties pie auga. Reizēm kāda krūma zaros, pat pēc putnu apciemojuma redzamas karājamies plikas to miziņas. Lidoņi izknāpā galvenokārt augļu iekšķu sēklu. Irbeņu augļi ir sarkankrūtīši iecienīts ēdiens. Ja sarkankrūtīši jeb svilpi vai citi putni, teiksim, mežirbas, mežstrazdi, augļus kaut kāda iemesla dēļ neatrod, koši sarkanie ķekari var palikt karājamies krūmzaros līdz pat ziemas vidum. Visbeidzot, tie tiks putnu vai laika zoba apstrādāti un atlikums pēc tam nobrūnēs nokritīs. Labu apetīti ziemā! Dabas pētnieks Ilmārs Tīrmanis speciāli 4. studijai.